Saeimas vēlēšanām, Ulmanis iespējams skatījās uz tām, ka, nu, tā teikt, ka viņa rezultāts tur varētu galīgi nebūt tik liels, tāpēc, ka Ulmanis bija, nu, kaut kas savā ziņā ļoti līdzīgs Aināram Šleseram šodienas Latvijā, jo viņš arī bija tas, ka, nu, viņš, tā teikt, ļoti arī pietiekoši nekaunīgs, pietiekoši trūls, bet vienlaikus ar pietiekoši lielu enerģiju un pietiekoši, tā teikt, pārliecību par savu līniju. Un šajā te kontekstā tur ir skaidrs tas, ka, nu, viņš arī, tā teikt, viņš arī bija viens no tiem, kur briesmīgi svītroja ārā, un bija tie, kuriem viņš ļoti, ļoti patika, un bija tie, kuriem viņš ļoti, ļoti nepatika. Un tad iespējams, ka, nu, tas ir arī viens no tādiem potenciāliem skaidrojumiem, ka viņš vienkārši jūta, ka viņš pilnīgi zaudēja ietekmi, un šī iemesla dēļ tad vienkārši izdomāja, ka tā demokrātija ir jātaisa ciet. Mēs lielākoties esam pārņēmuši divas ortodoksijas, no kurām pirmā, protams, ir neviena cita kā, nu, tā teikt, tā pati Ulmaņa režīma ortodoksija, kur arī, tā teikt, pastāvēja noteikti mācība par to, kādēļ 34. gadā bija nepieciešams tas 15. maijs, un, nu, pie kā tas noveda. Vai ne? Nu, tur, tā teikt, partiju kašķi, un tad beidzot tā tautas vienotība un tā tālāk. Otrs stāsts, kurš ir diezgan līdzīgs patiesībā, ir padomju laika stāsts, tā teikt, vecā mazā grāmatiņa ar nosaukumu Neatkarīgā Latvija, kāda tā bija. Nu, tur, tā teikt, ir apkopot dažāda veida, nu, kā lai to saka, informācija par to, cik slikta ir bijusi tā demokrātiskā valsts, vai ne? Un tā teikt, ka tur faktiski nekas cits nav bijis iespējams, kā beigās viens autoritārisms un beigās, nu, tad, protams, arī, nu, kā lai to saku, iestāšanās pēdiņās, tā teikt, uzvarošajā Padomju Savienībā un tad beidzot, tā teikt, nonākšana tajā laimes valstībā, vai ne? Tur, kur bija jānonāk. Nu, lūk, abi divi šie stāsti ir, protams, ārkārtīgi vienpusīgi. Un mums ir jāsaprot, ka, nu, patiesībā, ja mēs patiešām gribam domāt par šo, nu, teiksim, Latvijas demokrātiju ilgtermiņā, mums ir nepieciešams piestrādāt vairāk, lai saprastu, kas tur ir īsti noticis. Pat neskatoties uz to, ka, protams, ir daudzas atšķirības no pirmā demokrātiskās varas perioda un otrā demokrātiskās varas perioda, bet mums būtu vērts maķenīt vairāk tajā iedziļināties. Un šeit, protams, nevar teikt, ka pilnīgi nekas nav darīts. Ir šis tas darīts un joprojām tiek darīts attiecībā uz šī pirmā perioda izvērtējumu. Tiesa, nu, tā noteikti nav bijusi prioritāte latviešu vēsturniekiem un latviešu politikas zinātniekiem pēc neatkarības atjaunošanas. Nu, kur lielākā daļa tēma, protams, pie mums ir tradicionāli bijušas saistītas ar, nu, kā lai to saka, ar 39. 40. gadu, ar neatkarības zaudēšanu, okupāciju, nu, pēc tam Otro pasaules karu, protams, vai ne, un ar to saistītajām represijām un izvešanām un tā tālāk. Paldies! Bet, protams, tas nenozīmē, ka tikai tas būtu. Tās ir tēmas, kas dominē, protams, ja jūs paskatīsieties, piemēram, vēsturnieku komisijas rakstus, kas ir, tā teikt, mūsu, nu, kā lai to saka, oficiāli valsts sponsorēta vēstures pētniecības institūcija, tad jūs neatradīsiet, nu, tikpat kā neko par demokrātiskās varas periodu un jautājums par to, kādēļ demokrātija 34. gadā gāja bojā un kā tad viņi īsti strādāja. Jūs neatradīsiet. Tur ir, protams, vairāk izņēmumu, un šo izņēmumu aizvien vairāk un vairāk, es ceru, ka radīsies, lai gan viņu joprojām ir maz, proti, nu, kā lai to saka, kritiski izvērtēti jautājumi, kas tad notika 20. 30. gados Latvijā, tieši raugoties uz politisko sistēmu, uz politisko kultūru un tam līdzīgām lietām. Viens no tādiem, manuprāt, diezgan labiem paraugiem ir, manuprāt, kaut kādā 98. gadā publicētā Aivars Strangas grāmata ar nosaukumu LSDSP un 1934. gada 15. māja apvērsums, kas ir viens no manā skatījumā, tā teikt, pēdējā laika historiogrāfijas tādiem labiem paraugiem. Tad, protams, vēl viens darbs, kas mēģina, nu, kā lai to saka, to autoritārā režīma ortodoksiju maķenīt, apšaubīt, atkal no citas puses ir tāda Āra Puriņa grāmata, Andrievs Niedra 4 gadi un viss mūžs, kur tiek apšaubīts tas stāsts par to, nu, cik briesmīgs tautas nodevējs ir īstenībā bijis Andrievs Niedra, kas ir arī, nu, tā teikt, bijis pietiekoši
nu, kā lai to saka, dziļi mūsos iestāstīts, vai ne, ka mēs tā teikt, ka Niedra bija kaut kas briesmīgs, bet ka Ulmanis bija kaut kas atkal briesmīgi labs, vai ne. Un tad vēl viena lieta, protams, ir tas, ka, nu, šajā te pēc 50 gadiem atrašanās šajā te padomju režīma, nu, kā lai to saka, nomācošajā, tā teikt, atmosfērā ir skaidrs, ka nu, mēs šobrīd esam spiesti ļoti lielā mērā restaurēt nebijušas sajūtas. Jo, nu, tā teikt, to, kas būtu tieši, tā teikt, pieredzējuši pirmās brīvvalsts laikus, faktiski, nu, tā teikt, ir ārkārtīgi maz, un tie ir atsevišķi indivīdi, un tā tālāk, un tā teikt, sākot no 40. gadiem līdz pat 80. gadu beigām jau vēsturnieki mūsu reģionā par šādām te lietām viņiem nebija, tā teikt, ļauts, kā daudz maz kritiski domāt. Protams, mēs varam atrast kaut kādus, nu, teiksim, opusus, kas ir tapuši tajā laikā, nu, piemēram, no Vilhelma Muntera grāmatas, vai ne? Bet, nu, neviens jau nemēģinās to kaut kādā veidā uzdot par kaut kādu autentisku vēstures rakstīšanu. Līdz ar to tā vieta, kur par šiem jautājumiem tika diezgan tomēr strādāts un kur tika pētīts šis tas, kas tad ir noticis 20. 30. gados Latvijā, protams, bija trimda. Un trimdā patiešām ir sarakstīts ļoti daudz kas. Tas mums, diemžēl, arī ir jāatzīst, ka īstenībā tās, nu, kā lai es saku, es nezinu, trēnību šajā veikalā laikam nav, jo tas ir, tā teikt, šeit ir pietiekoši, tā teikt, liels retums šīs te pašas Daugavas sērijas grāmatas, kuras, protams, ir arī noteiktā veidā ideoloģiski iekrāsotas, bet nešaubīgi ir labākais, kas līdz šim vēl 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas ir labākais, kas ir ticis, tā teikt, uztapis vispār, tā teikt, vēstures rakstniecībā, arī attiecībā uz starpkara periodu. Bet nu ir skaidrs, ka trimdai bija ļoti īpašs skatījums uz daudziem jautājumiem, īpašs skatījums uz Ulmani, īpašs skatījums uz 34. gadu, īpašs skatījums uz 40. gadu un tam līdzīgi. Līdz ar to trimdā ir iznākusi vesela rinda memuāriem un tā tālāk, bet nu, viņus pieņemt kā kaut ko tādu absolūtu patiesību un neskatīties uz citām lietām ir arī maķenīt, varbūt, kā lai to saka, nepārāk gudri. Īpaši tad, ja mēs raugāmies uz tā laika, nu, kā lai to saka, ietekmīgāko politisko spēku uz sociāldemokrātiem, kas, nu, izskatās, ka šajās vēlēšanās piedzīvos vēl, tā teikt, slavenais brands LSDSP, tā teikt, izskatās, ka, nu, lai sāk iet tā pamatīgi pa skuju taku, bet ir skaidrs, ka, nu, teiksim tā, tas bija pirmās brīvvalsts laikā, tā bija lielākā partija ar lielāko pārstāvniecību Latvijas parlamentā, ja? Un ir skaidrs, nu, tā teikt, daži no viņas nokļuva ārzemēs pēc, tā teikt, 44. gadā un tā tālāk, nu, kā, piemēram, tas pats Bastiānis vai Cielēns, vai ne? Daži no viņiem savukārt palika šeit, un tie, kas ir palikuši šeit, tādi tā kā Frits Menders un Klaus Lorents arī rakstīja atmiņas, bet viņas ir pavisam savādākas. Viņi trimdā, tā teikt, bija vieni akcenti uz to, kas ir noticis tajā laikā. Šeit uz vietas bija citi. Tas nozīmē to, ka tur ir vēl pietiekoši daudz ko darīt, un no šī te viedokļa tas, ko es jums mēģināšu šodien pateikt dažos vārdos, ir drīzāk tādas kā, nu, kā lai to saka, impresijas par to, kur vēl vajadzētu rakt un kur būtu vērts skatīties. Tieši tādēļ, ja mēs nokaujamies ar visām tām Latvijas demokrātijas problēmām, kuras mums visiem bojā nervus šodien. Līdz ar to tās ir tās pamatlietas, kas, nu, kā lai to saka, būtu, manuprāt, šis periods ir pietiekoši interesants un būtu vērts padomāt gan par atšķirībām, gan par kopīgām lietām, un tas būtu jādara ne tikai no tādas, nu, kā lai to saka, narratīvas, historiogrāfijas viedokļa, bet tas būtu jādara arī no analītiski, tā teikt, socioloģiski, politikas zinātnes viedokļa, kur būtu pietiekoši daudz ko rakt un pētīt. Tas, diemžēl, ir samērā maz tiek darīts, un tas tā, kā lai to saka, arī mūsu Latvijas universitātē, no politikas zinātnes nodaļā, no tā, teiksim tā, šis periods netiek tā īpaši cilvēki varbūt raksta vēl pa mūsdienu Latvijas partijām, bet viņi neraksta par, no tā teikt, tā laika Latvijas partijām dažādu apsvērumu dēļ un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, es dažos punktos pievērsīšos tagad pirmkārt kopīgajām lietām, kuras patiešām ir, nu, kuras mēs esam pārmantojuši un kur ir patiešām daudz lietas pamats domāt, ka mēs kaut kādā ziņā esam šo lietu mantinieki no 20, 30 gadiem. Pēc tam es parunāšu par vairākām atšķirībām. Tur ir daudz kas kopīgs, bet ir pietiekoši daudz kas atšķirīgs.